Kurš no jums paralēli tad jūt savā dzīvē šobrīd šādu jautājumu, vai kādam ir bijis pagātnē šāds te jautājums? Kāpēc ar mani dzīvē, 1, 2, 3, 4, 5, 10, ok, skaidrs, principā mēs varam beigt, jo tad visiem skaidrs, tad jau nav ko skaidrs. Tātad, kuram tā ir bijis vēlreiz? Ok, lielākā daļa pacēla, tie, kur atzinās, Man 2018. gadā, kad es sanāk jau kāds 2 gadus jau biju kā elpošanas pasniedzējs, beidzās mans iepriekšējās attiecības. Un mēs bijām abi enerģijas elpošanas pasniedzēji, un mums likās, ka tā kā viss var atrisināt. Visu pasaulē var atrisināt, uz visiem ir atbildi, viss sanāks. Bet eventuāli galā mēs tomēr ar visām savām zināšanām nespējām atrisināt savas kaut kādas attiecību lietas, un tas, protams, beidzās ar to, ka mēs katrs gājām savu ceļu, bet man, godīgi sakot, sākās iekšēja krīzes biškiņa. Man bija iekšēja krīze un jautājums par to, ka bet es taču tik daudz zināju, es taču zināju. Es taču esmu cik kursus izgājis jau, Es taču esmu cik video jau noklausījies un dzirdējis, Kāds, ir? Es taču zinu, tas jau sen ir zināms viss jau, Labi, mēs visi zinām, bet kā mēs dzīvojam. Un man iestājās tāda kā ticības krīze, vai tas strādā, ko es daru, vai visa tā informācija vispār strādā, vai tas vispār ir kaut kas, tas nav kaut kāds sekta, kaut kāds muļķības, kaut ko es te stāstu, un tas patiesībā ir mans placebo, un es pats sev esmu placebo. Lūk, tāpēc šis man bija dziļš jautājums, un es nolēmu, ka es rakšu līdz pašam dziļumam. Kāpēc es kaut kādos brīžos jūtos tā, kā es jūtos? Piemēram, padomā par sevi. Kāpēc tu kaut kādos brīžos sāc stresot par kaut ko? Kāpēc tu kaut kādos brīžos sāc attīstīt kaut kādas scenārijas katastrofiskus tur? Kāpēc tu kaut kādos brīžos aizsvielies, sāc dusmoties? Kāpēc tu kaut kādā brīdī apvainojies vai sāc žēloties un sēd žēlumā, ka vai, man cik žēl? Un tie bija tie jautājumi, ko es uzdevu sev. Kāpēc tas tā notiekās? Un man nebija ok. Un es teicu, es rakšu līdz pašam, līdz gruntī, kas ir tas pirmavota fundaments, kur sākās tā problēma. Laižam. Es aizgāju līdz šūnai. Laipni lūdzam iepazīstināt, tā ir šūna. Tas esat principā jūs. Īstenībā mēs sastāvam no ļoti daudzām šūnām. Mēs tur redzam iekšā, ka šūnas kodols ir centrā, tur ir DNS, apkārt peldi, tur ir tās ribosomas, kas var atpazīt, tur ir šie te, kā es aizmirstu to vārdu satraukumā. Kā sauc tās kapsuliņas? Mitohondrija. Mitohondrija, kas ražo enerģiju principā mums, un mums viņas ir ļoti daudz. Jūs zināt, mums šūnu ir ļoti daudz, kopā apmēram plus mīnus 40 līdz 50 triljonu šūnas. Tu sastāv no 40 triljonu šūnām. Tas ir baigi daudz šūnas. Es nezinu, kāds zina, Un kas ir interesanti, es sapratu to, ka, es pēties, skatījos zinātnē, ka katra šūna, viņa ir principā elektriski lādēta, jo viņai jāfunkcionē kaut kā, un viņa satur lādiņu. Katra šūna satur 1,4 voltu lādiņu. Un tagad pareizini to visu ar 40 triljoniem, mums sanāk baigi liels cipars. 56 triljonu voltu. 36 triljonu voltu potenciāls, tas ir 4 miljonu reižu lielāks nekā zibenim. Zibens ir 300 miljonu voltu. Tev ir 56 triljonu voltu potenciāls, un tagad ir baigs svarīgs potenciāls. Tas nozīmē, tev iekšā ir 4 miljonu zibeņu. Un šito es sapratu, ka tas viss, kas atrodas manī iekšā, visas manas neironu sinapses, nervu sistēma, viss tas, kas manī dzīvo un kas ir griežās, tas viss burtiski kūsā un staro enerģiju, elektrību. Un es sapratu to, ka tas viss ir par to, ka mēs tajās meditācijās, ko mēs darām, mēs jau koncentrējam savu fokusu, lai šo enerģiju izplestu pareizi. Mēs strādājam, lai tā enerģija būtu mūsos, mēs veidojam ap sevi gan merkabu, gan tora lauku, tas viss ir tas rezultāts šai enerģijai, tas viss tas potenciāls. Un tāpēc visas tās elpošanas prakses, ko mēs tā esam, meditācijas, sirds meditācijas, īpaši, jums sirds ir spēcīgākais elektromagnētiskā lauka izdalītājs, sirds centrs. Un tas ir tas, uz ko, kā mēs strādājam, lai šo potenciālu sacentrētu, sakompresētu un realizētu. Tik tālu saprotams, vai ne? Ok, es sapratu, problēma nav enerģijas daudzumā,
problēmā nav, ka man nav enerģija. Nē, es redzu, tā problēma ir manā kaut kādā vai no aparātā, fokusā vai uzmanības koncentrēšanā. Tad es saprotu, kas pārvalda šo te visu enerģiju galu galā. Sirds, es ar sirdi nemāku padomāt. Tā kā viņa nedomā. Viņa citas funkcijas ir. Es saprotu, ka reāli visi galvā smadzenēs. Tā kā, ja? Smadzenes ir tas kompjūters, kā mēs zinām, vispār kā superkompjūters patiesībā. Mums ir vienā sekundes iedaļā mēs kvantiljonus operāciju varam izpildīt. Vienā sekundē kvantiljonus operāciju. Tas ir baigi daudz. Kādam liekas, kas ir. Un tikai patērējot 20 vatu enerģijas. Tas ir vispār, kā mūsu LED lampiņa, tur ir vansistabā ir 10 vai 5, tur 20 vati, visu šito te, un viņai tas ir easy, viegli. Ja, lai arī smadzenes ir lielākais enerģijas patērētājs mūsu ķermenī, viņas ļoti viegli tiek galā ar šo te, angliski teikt, computing power, jeb šo te apstrādes procesu. Tātad es saprotu, tas ir saistīts ar manām smadzenēm, kaut kas visticamāk. Un tad, tā kā padomājot, bet kaut kas tad attiecīgi manās smadzenēs ir salūzis, jo, kas ir tas, ja? Kas ir tas, kas nedarbojās? Viens, protams, bija, ja? Ko es atklāju. Kā jums liekas, kas ir vislabākais veids, kā smadzenes atpūtināt? Es dzirdu daudz miegs, un tā ir. Ja? Tā kā miegs ir galvenais faktors, kas noteiks, cik ir atpūtušās tavas smadzenes. Ja mēs neguļam kvalitatīvi, stundu skaits nav obligāti lielākais noteicējs, bet gan miega kvalitāte, cik tev ir dziļais miegs, cik tev ir REM miegs, cik ātri tu aizmiedz un cik daudz tu naktī pamosties. To jau viss esat dzirdējuši, mums ir tās aprocītas, dzīves virsotnē jau slavenās, no VUPA, ko vienkārši to var mērīt. Ja mums nav nekāda iekārta, kā mēs varam mērīt, jāsaka godīgi, tu nezini, kā tu guli. Tev liekas, ka tu guli labi. Arī vectēvs, ieraujot graķīti, teica, ka viņš guļ labi. Bet tikai zinātne saka, ka, ja tu iedzer alkoholu pirms miega, tev dziļās miega fāzes vispār nav. Un smieklīgs fakts par to, kur Mārtiņš, kurš filmē visu augšā no augšas to, ja? Mēs ar viņu 19. gadā, viņš bija atnācis pie manas ciemos, izdzērām vīnu pudeli uz 2. Kopš 20. gada es vairs vispār nedzeru ne piles, bet 19. gadā tas vēl bija tā kā notikums. Mēs izdzērām vīnu pudeli uz 2 un beigās uzlikām virsū sev elektroencefalogrāfu mērītāju to mjūzu, kas man neko esat redzējuši. Un man likās, ka skatoties tajos mērījumus, man liekas, viņš ir salūzis tas aparāts. Tāpēc, ka tur vienkārši gāja šitādas te smadzeņu oscilācijas. Un man likās, tas aparāts ir beigts. Nē, tavs smadzenes ir haosā. Alkohols vienkārši iznīcina smadzeņu šūnas un viņš iznīcina šo te procesu iekšā. Ja? Tāpēc miegs ir svarīgs, jo, ja mēs neguļam, mēs pilnīgi noteikti domājam sūdīgi. Pilnīgi noteikti. Ja? Un, teiksim tā, lai neaiziet tik tālu jau kā, tik tālu, bet galu galā ir atšķirība, ja? Ar ko mēs atšķiramies no mirušajiem. Ja? Vienīgā atšķirība ir tāda, ka principā mūsos ir šūnas. Ja? Mirušos šūnas nevairojās, dzīvojos šūnas vairojās. Tas ir vienīgais, principā, tāds fundamentālais šūnu līmenī, tā kā parametrs. Ja, tātad mums ir vajadzīga šī elektrība, kas mūsos ir, viņi ir jāsakoncentrē, izmantojot smadzenes, lai tā šūna funkcionētu un darboties. Un ne tikai viņa darbotos, bet visa tā sistēma darbotos. Ja? Un līdz ar to tas bija tā kā pirmais, ka es saprotu labi. Tātad vajadzīgs ir smadzenes. Viņiem ir jādarbojas, jo pretējā gadījumā kāda ir galvenā spuldzes vispār jēga. Ne jau tas, ka viņa ir, vai ne? Tas, ka viņa dod gaismu. Spuldzes galvenā funkcija dod gaismu. Tas savu smadzenēm galvenā funkcija ir koncentrēt visu šo enerģiju, lai viņa tā kā darbotos, lai mēs virzītu. Baigi interesants. Padomājāt par mūsu spēku konferenci arī, ja? Baigi interesants salīdzinājums. Tad, ejot tālāk, es sapratu, ka pastāv 2 varianti. Vainu, tad kāpēc spuldze nedeg? Vainu viņa ir saplīsusi, fiziski saplīsusi, tad tehnika ir saplīsusi. Ja? Vai arī nav elektrība, vai arī signāls nepienāk. Mūsu gadījumā uz ķermeni informācija. Tad nepienāk informācija, kaut kas nedarbojas ar informācijas pārraidi, apraidi, kaut kur pārāvums. Ja? Tik tālu saprotams. Kas mūsu ķermenī ir pats fundaments? Tagad mēs ejam vēl dziļāk iekšā šūnā un šūnas kodolā. Mēs tur atradīsim ko pēdiņās? DNS, fiziski pat, īstenībā.
tad mūsu DNS ir mūsu fiziskais ķieģelis, ja tā varētu teikt, pašā pamatnē, kas ir fiziskajā plānā. Ja? Tas ir mūsu DNS, kas satur gēnus. Un mūsu gēni šķietami tad satur informāciju, pēc kura tad funkcionē viss šis mehānisms. Vienu laiku bija zinātnē populāra domāšana, ka gēni ir tie, kas nosaka visu pārējo, kas notiek ķermenī. Bet tālāk ejot zinātne saprata, ka patiesībā gēni nenosaka to, kā ķermenis funkcionē pēdiņās. Ķermenī gēns ir tikai kā karte, kā rasējums. Cik te ir arhitektūrā zīmē kaut ko. Ja? Arhitektūra būvē mājas kaut ko. Ja? Tur te ir starp jums. Jā. Arhitekts iet būvē māju. Nē, arhitekts zīmē projektu. Pa lielam. Ja? Respektīvi, varbūt viņš pats nezīmē, bet respektīvi arhitekts projektē un projektē viņš uzprojektēts rasējums. Un gēni ir rasējums, pēc kura tālāk būvdarba vadītājs ar strādniekiem cels māju fiziski, tad cels ķermeni, cels visu to mehānismu. Gēni mums ir tikai kā karte, kā izēja materiāls. Tas nozīmē, ko? Mēs nedrīkstam vainot savus gēnus, ka, man jau no dabas jau, un mēs te pastrādājam otrajā līmenī, cik ir izgājuši otro līmeni, ja? Ar dzimtu pastrādājām, vēl dzimta vainīga, ja, ka man tur nesanāk kaut kas. Nē, mēs viņus nevaram īsti vainot, tāpēc, ka tā ir tikai karte. Kas viņu lasa? Kas viņu būvē? Ja? Mēs nevaram teikt, ka austiņas ir sūdīgas, ja mums nepatīk dziesma. Pareizi? Telefons, nedarbu, nav ritīgi. Kas tā pa dziesmu? Telefons sūdīgs. Tā kā, ja, saprotams, mums tas nav par to. Ja? Un patiesībā, ja mēs tālāk skatāmies, tad tikai 6% pasaulē katru gadu dzimst ar deformētiem gēniem. Respektīvi, tikai 6% no pasaules iedzīvotājiem ir šis fenomens, kad paši izēja materiāli ir kaut kur, ir kļūda kaut kur tur. Ja? Kas ir labojams, starp citu. Tātad, ja tu neesi starp šiem 6%, pa lielam tev vajadzētu būt. Ja? Visi kārtībā. Tātad gēns nevainojam, ķermeni nevainojam. Tātad, ja tie nav gēni, ja tas nav šis aparāts, fiziskais aparāts, ar to visi kārtībā, viņš nav salūzis, viņš nekad nav bijis salūzis, kas rada šīs negatīvās domas, kad mēs tur nepatīk sajūtas, kaut kādas problēmas dzīvē, ja? Šito aparātu nevainojam. Vai iekrita iekšā kabas lakatiņš. Tātad, ja? Tā nav tā problēma. Tātad, kur ir citur problēma? Tad skatāmies, atceramies spuldzi, ja spuldze ir vesela, skatāmies elektrību. Signāls, informācija plūst. Ja informācija neplūst, un ja informācija, jeb enerģija neplūst, tad ir atkal 3 varianti. Tātad vai mums ir sabojājusies iekārta atkal, kas vats, respektīvi, gluži vienkārši cilvēks salauž roku, traumēts nervs, tas nervs nevadīs enerģiju, elektrību un nepienāk smadzenēm informāciju. Loģiski, vai ne? Tad bojāts fizisks bojājums, ar lūzumu, traumu, vēl kaut kas. Tātad, ja tas nav, kas vēl? Mēs zinām, ka arī iekšējie ķīmiskie procesi nosaka to, cik labi mūsos staigā elektrība, enerģija. Tātad, ja mums ir pilns ar iekaisumiem, ja mēs ēdam junk foodu, ātros ēdienus, toksīni, pilns ķermenis, ja, mums ir iekaisuma marķieri augsti, vienkārši elektrība neplūdīs. Pierādāms, vai ne? Tātad, bet, kas vēl ir? Tā ir domāšana, kas nosaka to, kur ir mūsu enerģija arī. Ja? Tas ir trešais fakts, tas ir reāla štēle. Tad tas, kā mēs domājam, kā mēs uzskatām, ko mēs domājam par sevi, par dzīvi, nosaka to, kā mēs jūtamies. Pareizi? Ir kaut kāda brīža tāda. Tad, kad tu sāc attīstīt savā galvā šo Bosnijas kara konfliktu, ja? Un mēs nonākam līdz fenomenam, ka sanāk, mēs ar savām domām ietekmējam to, kas notiek mūsu ķermenī, mūsu dzīvē, kā mēs jūtamies par notikumiem, jo atkal 2 gadu atpakaļ es te stāvētu uz skatuves, es būtu ritīgi satraucies.
Ja, pirmā konferences, ko es biju satraucies. Ja, un šobrīd es tā baigi labi jūtos. Tad kaut kas ir mainījies. Kaut kas ir mainījies manā uztverē, domāšanā. Ja? Un droši vien visi esat dzirdējuši par placebo, vai ne? Lielākā daļa visi dzirdējuši placebo, pareizi. Tad, kas ir placebo? Paldies Stradiņu universitātei, latviski pat uzrakstījuši fantastisku definīciju. Ja? Tad psihisks fenomens, kas raksturo terapeitiskai iedarbībai līdzīgas sekas, kas neiziet no reālās terapeitiskās iedarbības, bet no indivīda ticības tai. Un šī iemesla dēļ, eksperimentāli pārbaudot terapeitiskas iedarbības efektivitāti, parasti tiek kontrolēts placebo efekts. Mēs zinām, principā visas jaunas pārbaudas, ka notiek, ja ņem zāles, kas ir īstās, tad ņem placebo, cilvēki ņem vienkārši cukuru tableti, un tad trešā grupa nedara neko. Ja? Un tad viņi salīdzina, un ko mēs esam noskaidrojuši par šiem gadiem, ka patiesībā placebo ir daudz vairāk ne tikai kā pozitīva domāšana. Tā ir reāla ticība, ka šitas te strādās. Es atceros vairākus gadus atpakaļ, ka mums omām bija dzīve vēl. Mēs vienkārši vienā brīdī nevarējām atļauties tabletes viņai pirkt. Vienkārši viņas bija pārāk daudz jau. Pret visu jau viņai tabletes vajadzēja. Ja? Un mēs to nevaram atļauties. Ja? Vienkārši aizgāja pie doktora. Doktors teica, šito, kaļķi tabletes ies un tā kā devu kaļķu tabletes, omām kā dziedādām gāja vispār. Problēmas nekāds tevi, vajag palēto sadāk visu, ja. Tas lika aizdomāties, bet arī, ja respektīvi Harvards medicīnas skola, jūs redzat pētījumus, varat papētīt paši, ja, bet zinātne atklājusi, ka piemērotos apstākļos placebo var būt tikpat efektīvs kā tradicionālā ārstēšana. Un tas ir ne tikai uz tabletēm, bet tas ir arī uz operācijām. Vismazāk iedarbojas parastās tabletes, labāk iedarbojas kapsulas, vēl labāk iedarbojas šprices un vislabāk strādā operācijas. Ir piemērs, kur sportistam ar menisku traumu vai respektīvi ceļa traumu viņam atgriez vienkārši vaļā ādu, celim aizšuva ciet un viņš pamodās, viņam sāpes nebija vairāk un cels funkcionēja perfekti. Jūs varat atrast to stāstus reāli. Ja? Tā kā, ja? Un vēlreiz, tā ir reāla ticība. Ticība tam. Ja? Un tad jautājums ir, vai mēs varam noticēt arī pretējam? Un jūs zinat atbildi. Jā, vai ne? Un tas saucās nocebo efekts. Ja placebo ir tas, ka mēs ticam, ka tas strādās un mēs to darām un tas notiek, tad nocebo ir tas, ka tas tā nevar būt. Ja? Vai arī, ja tu šito darīsi, tad būs slikti vai tad būs šitas. Ja? Un mēs reāli radām negatīvo rezultātu. Un zinātne parādījusi, ka cilvēks sagaida kaut ko negatīvu, tas viņu maina pat fizioloģiski. Ja? Un tur ir daudz pētījumu arī ar vēžu, onkoloģijas, ķīmijas terapijām, starojumu terapijām, ja? Ka ir teikts, ka ārstēšana radīs nevēlams blaks parādības vai būs sāpīga, cilvēki jau izjūt sliktu dušu, jau ierodoties uz procedūru. Viņiem jau process sākās, pat process nav vēl, viela nav tikusi ķermenī. Tātad kas to dara? To dara kompjūters. Ja? Tātad, ja? Un ir noteikti vēl personības tipi, kā piemēram tur pesimistiskie, neirotiskie un arī A-class leaders, A-klases līderi, kas ir, viss ir super. Viņi ir ievainojamāki uz nocebo. Tāpēc, ka ja viņi kaut ko paņem, viņi ātri tam notic, jo viņi pieņem lēmumu, es tam ticu un tā būs. Un šie cilvēki, ja tu paņem negatīvo programmu, viņu tu tici un tavs prāts tam noticēs un viņš sāks viņu attīstīt. Un tie saucamie superproduktīvie cilvēki, patiesībā viņi pret nocebo ir ļoti ievainojami. Tā kā šis arī tāds, visi līdzsvarā. Lūk, tāpēc nocebo ir reāla štele, kā ja mēs sāksim negatīvi domāt, negatīvi ticēt, tas reāli mainīs to, kas notiek mūsu bioloģiskajā ķermenī, šūnu līmenī, un tas maina to, kā mēs lasām savus gēnus. Kā ķermenis, respektīvi, kā smadzenes nolasīs gēnus. Un tagad nāk lielais jautājums. Tā problēma ir ticībā, ka man trūks ticības, vai arī es ticu trūkumam. Kā ir pareizāk tagad formulēt? Vai man tiešām trūkst ticības, jo šobrīd mēs katrs radām savā dzīvē kaut ko, kam mēs ticam. Un mēs tam ticam tik ļoti, ka mēs esam uzradījuši šo te dzīvi sev tādu. Ticībā nav problēma. Jautājums ir, par ko tu tici. Un par ko tu tici tik ļoti, ka tu vari uzlikt naudu uz to, ka es zinu, ka būs tā iekšēji. Ja?
Un par naudu runājot, vai trūkst ticības naudai, pārticībai? Vai arī es ticu trūkumam sev? Vai man trūkst pašpārliecības? Vai arī man ir pārliecība par savu pārliecības trūkumu? Vai man trūkst pārpilnības dzīvē? Vai man ir trūkuma pārpilnība? Īsāk sakot, visi galvā. Ja? Visi galvā un vienkārši ņem vērā to, ka kontrolējam šo te savu aparātu, tāpēc, ka viņš ir kā tāds mežonīgs zirgs. Viņš auļo un lec un vienkārši viņš ir ātrs, viņš ir spēcīgs, viņš ir jaudīgs. Bet viņam vajag vienu strīķīti, un vienkārši kaut kur viņu bišķiņu piesiet. Un ja tas, ka pie kā viņu var piesiet, ir kaut kāda jēdzīga doma, viņš klausīs. Ja? Ok. Tagad tik tālu saprotams ir, ja? Domājam, ko domājam. No enerģētiskās perspektīvas par ticību parunājot. Tāpēc, ka skaidrs, jādomā pozitīvas domas, skaidrs. Tas jau sen ir zināms. To jau es lasīju jau mistērijā, jau pagājušajā gadā, tur viss ir skaidrs, jau dzīves virzonas kursos, prāta pārvaldīšanas kursā mēs to mācījušies, esam skaidrs. Bet tagad paskatāmies, ko reāli darīt. Es teiktu tā, nemēģini laust savas domas, nemēģini uzreiz laust savas domas, bet tā vietā fokusēs uz savu enerģiju, jo kad mums pazūd ticība, tad, kad mums nav enerģijas pareizi, tad, kad mēs esam noguruši, tad, kad mēs esam izbesījušies, tad, kad mums liekas, ka mums nesanāks, tad, kad viss tas mums liekas. Tāpēc mums ir svarīgi fokusēties, dabū sevi resursus vispirms, un pāris dienas atpakaļ mēs ar Inti ievācamies vienā dzīvoklī, un vienkārši jūs neticēsiet, 21. gadsimtā Rīgā nav internets. Es domāju, kas tas tāds ir? Un mums nākamā dienā, man laivā jāiet Instagramā, ja, man tur pasniedzējiem jāvada vēl tur nodarbība, vēl kaut kas, man vakarā integrācijas zvans ar jums ir jādara, man vienkārši internets neiet. Es saku, kas tas tāds ir? Es saku, labi, tas jau ir, Причина во мне, kas saka, iemesls jau manī, ja? That's my cause, tas ir manis radīts. Un es sapratu, ka man jāiet staigāt vienkārši. Es vienkārši eju staigāt. Vienkārši eju pa Kronvaldu parku staigāt. Tāpēc, ka es zinu, ka ja es staigāju un elpoju, man mainās enerģija. Un man mainās enerģija, man jau sākumā, kur es jau gribu mest tur cirvi bez mazai tai pārvaldniecei, kur un te, kas jums te pa kantoru, to mēs taču samaksājām, ja? Man taču pienākās, ja? Cik reizi mēs ejam tā un presējam tur cilvēku, man taču pienākās. Es saku, labi, tas neko nemainīs. Viņi neievilks internetu pa vienu nakti, ja? Es eju staigāt, un es pēc kāda laika jau sāku saprast, ka patiesībā vispār varētu arī citādāk. Kaut kā varbūt uz mašīnā var iet translēt, tā kā stulbi kaut kā. Vienkārši noīrē istabiņu hotelī, tepat Monika hoteli, samaksā tos 50 €, tā ir tava nodeva par tavu kaut kādu neapzinātību, un vienkārši, suck it up. Vienkārši norī un ej un izdari, un pēc tam tiksi galā. Un es arī, tā ir laba ideja, ja? Un aiziet. Tātad, tableti vienkārši paņem tableti, vai ej staigāt, vai ej elpot, vai ej meditēt, ja? Vai ej vēl kaut ko darīt, kustiņ ķermeni, bet galvenais kustiņ to enerģiju, tāpēc, ka tas ir tas, kas tevi izvedīs citā enerģijas stāvoklī, kas tev ļaus padomāt par kaut ko citu. Ja? Dažreiz tas ir izgulēties, un dažreiz vajag gulēt ilgi. Ja? Rīcība un izjust mīlestību, jo mīlestība mūs izved citā realitātē. Tas, ko mēs darījām pašā sākumā. Ja? Bet vienkārši zini, ka ir tablete. Tev ir tablete pēdiņās. Mēs neesam pa tabletēm, bet jūs saprotat metaforiski. Vienkārši zini to, ka ir risks bīstami. Ja mēs ticam, ka tabletes nav, mēs viņu nekad nemeklējam. Bet ja tu domāsi, ka tablete nav pret tavu problēmu, tu viņu nemeklēsi. Tikai tad, kad tu zini, ka kaut kas eksistē tur ārā un vienmēr eksistē risinājums, variants. Tā tablete vienmēr ir. Vienkārši sāc kaut ko darīt un meklēt. Vislabāk, mūsu visas prakses, elpošanas, meditācijas, viss, kas dzīves virsotnē. Ja? Ja tas tev palīdz, fantastiski. Ja ne, meklē kaut ko, kas tev dara. Bet vislabāk, es domāju, atrodi kādu cilvēku, kādu savu draugu, kaimiņu, vienalga,
kurš ir tajā tēmā un ar kuru kopā tu jūti, kad ir progresīvi, kad ir par izaugsmi. Ja tu vari atrast pat mentoru skolotāju vai vēl kādu, kurš tevi ved cauri kaut kādiem rezultātiem un procesiem, tad viņš tev iedos arī visas tehnikas un prakses un visu to pārējo, bet ej ar viņu kādu laiku, lai tu saprastu. Parasti tas aizņem 6 līdz 9 mēnešus. Ja jūs esat atraduši dzīves virsvadni, paldies. Ja. Bet atrodi kaut ko, kurš tev izvedīs cauri, un viņš arī pateiks, ko darīt. Viņš arī ieteiks, kāds tablets ņemt pēdiņās. Ja? Viņš arī tablets ieteiks, ja vajadzēs, un izrakstīs. Ja? Intervāla elpošana 2 reizes dienā, rakstam afirmācijas un sirds meditācija. Ja? Tā kā, lūdzu, izrakstam un aiziet. Ja? Atrodi cilvēkus, jo tajā komunā ir spēks. Un tad, kad tu viņu atradīsi, vienkārši turies pie viņas, kamēr tev izvedīs uz nākamo līmeni. Un izējot uz nākamo līmeni, tu zinās, ka ka tu esi tur. Jo tu redzēsi, ka kaut kas apkārt mainās, vai tevī iekšā mainās tā sajūta. Ieklausies viņā. Paldies! Paldies visiem!